Man pirmā saskarsme ar faktiskāņu mārketingu ir šī, tas, ko jūs redzat, tumsā fotografēta kaļķa līķi. Ar kaļķa līķiņu uzvilkt līķu kontūru, siluets. Tas 2006. Gada beigas, pirms kādiem 4,5 gadiem, kad es jau kādu laiku biju strādājis vienā mazā aģentūrā, kas bija man pirmā darba vieta, bija noguris no tā, ka man bija jāstrādā ar 2 klientiem, kas bija ārkārtīgi seksīgi produkti. Viens bija ģipškartons, un otrs bija siltumizolācijas vata. Brīžiem man likās, ka vēl labāk dzīvē vispār nevar būt. Un, kad es sāku strādāt, es biju projekta vadītājs, bet kaut kā dzīvē viss sakārtojās, un es sapratu, ka laikam jau esmu ar to vienu kāju reklāmā, un pēc kāda brīža es vadīju aģentūru, kurā bija 10 cilvēki. Respektīvi, man tajā brīdī bija 22 gadi, un es strādāju ar 2 ārkārtīgi, kā man pašam šķita, sarežģītiem un garlaicīgiem klientiem, vadīju šo te cilvēku pārkārs, tad tajā brīdī mēs savu risināju ārkārtīgi radošas problēmas, piemēram, gadu mums ir beidzies vendens, vai klausies vakardien sanāca tā, kas laikam pārdūra mūsu mašīnai riepu, un tā tālāk. Un tas viss kaut kā akumulējās un radīja man priekšstatu par to, kas ir tradicionālā reklāma, kas ir tradicionālās aģentūras un tā tālāk. Un es tajā laikā diezgan daudz interesējos par zilā okeāna stratēģijām un par to, kā iespējams darīt lietas citādāk, kā es minēju, to tumpiniecisko. Un es biju sācis uzkrāt kaut kādas idejas par to, vai savu redzējumu, kāda varētu būt alternatīva visam tam, ar ko es ikdienā saskaros. Un šis bija tāds izmisuma sauciens, kad es biju ļoti noguris no tā, un kārtībā reiz bija jādomā, kā vislabāk veikalā izvietot plakātu par ģipškartonu plāksnēm. Un man trāpījās viens mazs klients, par kuru es biju pārliecināts, ka viņš nekad neiebildīs ar savu saprašanu par to, kas ir reklāma, ja es kaut ko viņu labā darīšu, sevišķi, ja tas būs par manu naudu. Tas, ko es izdarīju, mēs par 20 latiem izveidojām kartonu kontūrus, un ar maniem